Pēc jauniem all-time high gan zelts, gan sudrabs veids korekcijas. Zelts krīt par nepilniem 5%, sudrabs par nepilniem 7%. Šodien Federālā rezerve iepludina tirgū 25,95 miljardus ASV dolāru. Michael Saylor Strategy, kā ierasti pirmdienā, izdara Bitcoin pirkumu. Vēl tikai 3 dienas tu vari pievienoties kripto numur 1 private grupai, jo pēc jaunā gada privātai grupai uz nenoteiktu laiku pieeja būs liekta, un šajās 3 dienās tu vari iegūt vēl nedēļu bezmaksas periodu. Krievijas lielākā banka pilotu projektu ietvaros izsniegs aizdevumu, kas nodrošināta ar kriptovalūtu. Ja šodien paskatāmies uz procentu likmi Amerikā, vai tā janvārī tiks mazināta vai netiks, tad pastāv tikai 19,4% varbūtība, ka tiks mazināta. Vairāk par kripto meklē mana profila linkā.